cilvēkīgi jautājumi manam puisim. Ja mēs pazaudētos veikalā, kurā nodaļā tu sāktu mani meklēt vispirms? Augļu un dārzeņu. Korekt. 3 vārdi, ar kuriem tu mani aprakstītu cilvēkam, kas mani nepazīst. Atjautīga, jautra, gudra. Ar kādu smaržu es tev asociējos visvairāk? Apelsīns? Kāpēc apelsīns? Nezinu. Laikam man tā smarža vienkārši patīk. Bet kāpēc tad es apelsīns? Nē, tu man patīc. Ok. Time to raise it up. Ja mani pēkšņi aizturētu policija, kāda būtu tava pirmā versija par ko? Ātrumu pārsniegšana. Par ko tavuprāt mani nevar nemīlēt? To, ka tu esi rūpīga. Rūpīga? Nu, tā kā rūpējies. Gādīga? Jā. Pat ja tev tā nešķiet. Ko tu zini par mani, ko neviens nezina? Es pat nestādos priekšā, kas ir kaut kas tāds, ko es zinātu, ko citi. Nezinu, man liekas, tu parasti esi diezgan atklāta par visu. Ja es pazaudētu atmiņu, ko tu izdarītu, lai es atkal tevi iemīlētos? Šitais te par Stokholmas sindromu es dzirdējusi. Nu, kaut ko. Ja es būtu multines personāžs, kurš tas būtu? Nu, pirmā doma, kas man nāca prātā, kam nav nekāds pamatojums, bija vienkārši Donalds Ducks, bet es nezinu, kāpēc Donalds Ducks. Paldies, Salstri. Multins personāžs. Ok. Šitais eškečums. Vēl labāk. Manuprāt, kompliments. Tas bija tas, kurš... Pokemon. Pokemoni? Jā. Labi, es jau baigi neatceros, ko viņš tur darīja. Nu, kā viņš viens pats dodas izpētīt pasaulī. Grib redzēt jaunus apvāršņus, satikt jaunus cilvēkus. Kas mani noteikti sasmīdinās? Tas, ka es esmu nopietns. Joki. Pilnā nopietnībā kaut ko pasakt, vienkārši.